Sveiki, tas brīdis ir klāt. Šodien mēs aizpildīsim prognozējamo naudas plūsmu. Es jums parādīšu, kā šo tabulu aizpildīt, kas jāņem vērā. Pamanipulēsim ar skaitļiem, pamodelēsim, kādas situācijas var būt. Un pats galvenais, es parādīšu, kādus secinājumus var izdarīt, lai jau sākotnējā stadijā plānojot, jūs varētu veikt nepieciešamās korekcijas un pieņemt pēc iespējas labākus lēmumus. Pirms es aizpildu naudas plūsmu, iedomāsimies, ka es esmu lielisks pārdošanas menedžeris, kuram ir daudzu gadu pieredze darba instrumentu pārdošanā. Man ir iestrādes ar dažādiem uzņēmumiem un pieejami kontakti uzņēmumu sagādniekiem, tāpēc es droši esmu nolēmis atvērt savu biznesu un uzsākt darba instrumentu tirdzniecību, tā kā B2B segmentā. Ideja tāda, ka es aprīkoju savu darba busu un braucu uz uzņēmumiem, rādu instrumentus un tirgoju. Tātad, lai es varētu to piepildīt, man ir nepieciešama automašīna. Tā arī rakstīsim, ka automašīnas iegāde mums pieņemsim būs 7000 eiro, kasko pieņemsim 100 gadā, degviela 300 mēnesī, uzreiz pa visu gadu saliekam. Tad paskatāmies uz mēnešiem. Mans tabuls sākās uzreiz ar februāri, nevis ar kalendāro gadu, bet šeit jums jābūt tam mēnesim, kad jums rodās pirmie izdevumi. Tad, ja jūs darbību uzsāksiet februārī, tad rakstiet februāri. Ja uzsāksiet citā mēnesī, pieņemsim jūnijā, tad rakstiet jūniju, kā pirmo šeit. Un sarakstiet 12 mēnešu atbilstoši secībā. Lūk, tātad degviela, telefons, internets, pieņemsim, būs 60 eiro mēnesī. Telpu īre. Pieņemsim, ka es tomēr gribu kaut kādu arī sev nelielu noliktaviņu, kur man stāvēs kaut kādi arī instrumenti, ja gadījumā klients atbrauc pie manis, lai es varētu nodemonstrēt kaut kādus lielākus priekšmetus, pieņemsim instrumentu ratus, kaut kādus tur domkratus un tam līdzīgs aprīkojumu. Tāpēc es paņemšu telpas, pieņemsim pa 500 eiro, elektrību maksāšu 100 mēnesī un apkūries ziemas mēnešos maksāšu 200. Un apsardze man būs pa 50 eiro mēnesi. To visu saliekam uz gadu. Apkure man ir februārī, es maksāju par janvāri, tālāk martā par februāri 200, aprīlī par martu 100 un maijā par aprīli pieņemsim 50. Un tas pats arī šeit jau. Un es uztaisīju arī nelielu kosmētisku remontu. Tātad plaukti man ir nepieciešami, lai aprīkotu automašīnu. Tie ir diezgan dārgi. Un plus vēl plaukti, kas nepieciešami man noliktavā. Pieņemsim, ka pa visu es varēju samaksāt 4000 eiro. Lūk, izdevumu daļu es esmu salicis. Nē, es neesmu salicis. Es esmu aizmirsis pašu galveno. Darba instrumenti man ir jāiepērk. Darba instrumentus es pieņemsim iepirkšu pa 8000 eiro. Kad izdevumu daļa ir aizpildīta, ķeramies klāt pie ieņēmuma daļas. Pieņemsim, ka februārī mēs visu sagatavojām. Martā mēs braucām pie klientiem, sākām pārdot preces, bet tā kā B2B biznesa specifika ir tā, ka klients bieži vien pēcapmaksā 15 dienas, dažreiz pat 30 dienas. Tad, lai mums ir vieglāk rēķināt, darīsim tā, ka pieņemsim, ka martā esmu notirgojis preci pa 1000 eiro,
bet naudu saņemu aprīlī, tāpēc aprīlī mēs ierakstām šo summu 1000, tālāk aprīlī mēs pārdodam pa 2 un rakstam to maijā, un tā uz priekšu ar pieaugumu 1000. Decembrī bija daudz svētku dienas, mēs tur tik daudz neietirgojām. Nu, lūk. Tagad atkal, lai vieglāk būtu rēķināt, pieņemsim, ka mēs preci tirgojam ar 50% uzcenojumu. Tas nozīmē, ka ja mēs preci notirgojam par 1000 eiro, mums noliktavā prece ir jāiepērk pa 500 eiro, lai mūsu noliktavas apjoms saglabātos līdzšinējā līmenī. Tad rakstam Tagad, kā mēs paskatāmies tabulas apakšā, mēs redzam, ka februārī mums ir mīnus 20,510 eiro. Tas nozīmē, ka sākumā mēs ieguldījām šādu summu, lai vispār uzsāktu darbību. Pieņemsim, ka mums pašiem ir 10 000 eiro. Un otri 10 000 mums aizdeva onkulis ar norunu, ka 2 gadu laikā šo summu atdošu bez procentiem. Un mēs rakstam 10 000 eiro viņš mums aizdeva. Mums jau pašā sākumā šī summa nepietiek, lai nosaktu visus izdevumus. Arī tad, ja viņš mums iedod 11 000 eiro, mums jau nākošajā mēnesī, ņemot vērā to, ka izdevumi paliek, bet ieņēmumi vēl nav sākušies, mums veidojas negatīva bilance. Kas ir jādara, lai optimizētu naudas plūsmu? Apakšējā ailītē vislielākais skaitlis ir 2900 eiro mīnusā jūnijā. Tas nozīmē, ka par šādu summu mums ir kaut kur jāsamazina izdevumi. Kur mēs varam samazināt? Nepirksim tik dārgu automašīnu, bet pirksim viņu pa 5000 un preci neiepirksim 8000 eiro apmērā, bet iepirksim 6000 eiro apmērā. Tagad jūsu 10 000 un onkuļa 11 000 martā, aprīlī, maijā un jūnijā jūsu mēneša bilance joprojām ir negatīva, bet kopējā bilance ir pozitīva. Tātad jums ir nauda arī kaut kādiem neparedzētiem tēriņiem. Tagad ņemsim vērā vēl to, ka dzīvē notiek tā, ka bieži vien prasa to, kas jums nav, un jums tā noliktava pamazām jāaudzē. Tāpēc pieliksim vēl 10% pie izdevuma pozīcijas, tātad noliktavas palielināšanai. Jūsu noliktava visu laiku augs. Nu, lūk, tātad mēs redzam, ka ja onkulis mums ierakstam 10 000 atkal, ja onkulis mums dotu 10 000, mums vēl pietrūkt nauda. Tad ir 2 varianti. Vai no onkulis mums iedod vēl 1000 klāt, un tad mums pietiek nauda pamata funkciju izpildēji ar nelielu rezervīti, vai no arī mēs noīsinām kaut kādus izdevumus. Piemēram, ko mēs vēl varam izdarīt? Pieņemsim, ka mēs noliktavu īrēsim tad, kad mēs sāksim vairāk pelnīt. Ziemas mēnešus izlaižam, un sākot ar māju, ja mēs sākam īrēt telpas, mēs ļoti brīvi iekļaujamies summā, un principā mums nevajag 11, mēs varētu ar onkuļu 10 000 iztikt. Bet mēs neesam onkuļa 10 000 ielikuši atmaksas grafikā. Tāpēc pieņemsim, ierakstīsim parāda atmaksa. Nu, un šeit mēs skatāmies, kad tad mēs varētu onkulim sākt atdot. Naudu mēs varētu sākt atdot septembrī pa 1000 katru mēnesi. Mēs septembrī varam sākt atdot naudu, mums paliek pašiem, mums mēneša bilance ir plusā un kopējā bilance ir plusā. Mēs sapratām, ka mums
telpu noma ir jāatliek uz vēlāku laiku, tātad varbūt, ka pat automašīnu mēs varam ņemt pa tiem pašiem 7000, nevaram. Mēs varam ņemt līdz 6000, atlikt telpu nomu, pieņemsim, ar aprīli nomāt, un onkulim atmaksas grafiku mēs varam paredzēt septembrī. Tā mēs arī onkulim pateiksim. Nu, lūk, un šādā veidā, kustinot skaitļus, mēs saprotam, mums ir vajadzīgs pie 50% uzcenojuma, pie šāda pārdošanas apjoma mēs varam izdarīt šādi. Jūs, kad rēķinat savu biznesu, ir ļoti svarīgi arī apzināties reāli, kāds ir jūsu pārdošanas potenciāls. Ir ļoti svarīgi apzināties apjomu, kādu jūs varēsiet pārdot. Šeit vēl ir manipulācija kāda. Šeit mēs ierēķinājām 50% uzcenojumu. Ja mēs ierēķinātu 40% uzcenojumu, tad cena būtu klientam zemāka, bet jums būtu jāpārdod par lielāku summu, lai dabūtu to pašu peļņas atdevi. Nu, lūk, un tā jebkuru biznesu rēķinat, kas jums sanāk, un apakšā jūs sekojat līdzi, lai mēneša bilance kaut kādu brīdi mīnusos var būt pat gadu, pat ilgāk. Ja tur ir lieli projekti ar lieliem ieguldījumiem, tā var būt, bet jums ir jāskatās kopējā bilance, lai jūs neesat pa nulēm. Tas nozīmē, ka jums kasē nebūs necik naudas, lai nomaksātu kaut kādus maksājumus. Un jums sāks viss bizness birt. Tāpēc, līdz ko jums kopējā bilancē parādās negatīvs skaitlis, jūs sākat skatīties, kur jūs ko varat pārbīdīt. Vai nu jūs atliekat kaut kādus pirkumus, vai nu jūs samazināt atmaksas grafiku, vai nu jūs paņemat aizņēmumu, un tādā veidā jūs koriģējat savu biznesa plānu. Tā jūs varat uztaisīt uz 2 gadiem, uz 3, uz 4, uz 5, un atkarībā no tā, ko jūs plānojat darīt, jūs varat diezgan precīzi izskaidrot, kāda būs tā jūsu situācija. Ir daudzi biznesi, kur ir jāņem vērā sezonalitāte, un tāpēc jāņem vērā, ka izdevumi bieži vien ziemas mēnešos ir lielāki, kas saistīti ar telpu uzturēšanu. Tur jums nāk klāt apkure, uzreiz apgaismojums, un tādā veidā tas viss ir jāierēķina. Un arī pie pārdošanas apjomiem jums ir jāskatās, ja jums ir sezona pļaujas laiks, tad jūs liekat lielākus ciparus. Piemēram, ja bizness ir Ziemassvētku eglīšu pārdošana, jums būs izdevumi visa gada garumā, un tad jums būs decembris, pļaujas laiks. Jā, starp citu par darbiniekiem. Pieņemsim, ka šeit novembra beigās es izdomāju paņemt darbinieku, kurš sēdēs uz telefona un meklēs, veiks augstos zvanus, un es viņam par to maksāšu 1000 eiro brutto. 1000 eiro brutto nozīmē uz rokas 700 eiro, aptuveni. Bet uzņēmumam tas būs izmaksas aptuveni 1500 eiro. Ja jūs gribat uzzināt šo informāciju precīzāk, paskatieties, es esmu ielicis video par šo tēmu. Novembrī es viņu paņemu darbā, un pirmā alga ir decembrī, un decembrī tad es rakstu 1500, un viņš man sāk strādāt. 1500, un attiecīgi viņš man dabū klientus, un es palielinu apjomus par vēl 1000 eiro. Nu, tādā veidā mēs varam modulēt. Nu, ko, cik nu saprotamies mācēju mēģināju izskaidrot, domāju, ka jautājumi darba procesā jums noteikti radīsies, un tāpēc uzdodiet jautājumus. Es uz visiem centīšos atbildēt, un veiksmīgu biznesu jums visiem!